Nepilns 30 gadus vecās bērnu psiholoģis Karīnas mūža sapnis bija iemācīties dejot. Tas ir mans bērnības sapnis. Es ļoti gribēju dejot, un kad es sāku strādāt, pelnīt naudu, es sāku meklēt studijas visādas. Un ilgi nebija jāmeklē. Karīna internetā atrada baleta kursu sludinājumu. Jaunā sieviete ķērās pie telefona un jau pirmajās sekundēs, izdzirdot pasniedzējas balsi, juta. Tas būs kas īpašs. Šeit ir īpaša tāda gaisotne, īpašā aura. Un Marija ar savu enerģiju, ar savu entuziasmu, viņa iedvesmoja mani. Man diezgan tāds garīgi smags darbs. Un tad es nāku šeit, piepildīt sevi ar jauniem spēkiem, un tad bērni to jūt īstenībā. Kopā ar Karīnu jau nepilnas 10 mēnešu baleta prasmi apgūst vēl vairākas sievietes, kurām līdz šim nav bijusi nekāda baleta pieredze. 3 reizes nedēļā sievietes pēc 25 pulcējās, lai apgūtu vienu no skaistākajām un graciozākajām dejām pasaulē. Это все произошло 9 месяцев назад. В один прекрасный день я сидела на работе, мне стало грустно, и я захотела что-то в своей жизни внести какие-то новые краски. Мы всегда сюда приходим с хорошим настроением, уходим с более хорошим настроением, потом дарим это хорошее настроение друзьям, близким. Заряжаемся позитивной энергией. Un to, ko nevarēja izdarīt jaunībā, var paveikt tuvojoties 50. Я в детстве не могла сесть на шпагат. Я научилась делать шпагат, буквально придя в студию Марии Савиной. И я могу это сделать с 2 ног, я очень счастлива. Un, lai cik neticami tas neizklausītos, sievietes, kuras vēl pirms nepilna gada nemācēja nevienu pirvēti, ieguvušas 3. vietu Atēnu baletu festivālā, kur par uzvaru cīnījās 150 profesionāli dalībnieki no visas pasaules. Pilnīgi bez pieredzes un vispār konkursā viņi tika uzreiz uz profesionālu skatuvi un dejoja vispār pirmo reizi uz skatuves. Tas bija brīnums. Tāpēc vispār nenervozēja, dejoja. Galvenais, ka dejoja no sirds un visiem žūrijiem ļoti patika. Žūrijā bija viens pedagogs no Liela Maskavas teātra, no Vīnes operas, no Grieķijas, un visi bija профессионалы. Мы сделали действительно невероятную вещь, то есть никто в это даже не подозревал. Это была просто любовь, которая вылилась в какой-то результат. Bija ļoti daudz komplimentu, ka mēs bijām tik elegantas, mēs bijām tik atraktīvas. Un pirmais bija šoks. Kā? Mēs taču neesam profesionāls. Tas bija tiešām liels gandarījums par sevi, ka mēs to izdarījām, ka mēs sevi pārvarējām. Sievietes ir sajūsmā, ka beidzot ir atradušas savu īsto aicinājumu, jo balets viņām tagad nozīmē visu. За что я люблю балет, конечно же, за его красоту, за его грацию, за воздушность. Но я думаю, что балет нельзя не любить. Мы любим балет, а он нам отвечает взаимностью. Я очень люблю балет, потому что, на мой взгляд, балет – это воплощение женственности, воплощение искренности, воплощение любви. Как раз, мне кажется, этих качеств не хватает и современному миру, и современному человечеству. Пусть их душа тянется вверх, и все у нас будет хорошо. Vajag iet uz priekšu, ir jātic sevi, ir jātic saviem sapniem, un es domāju, ka ir vispār nedrīkst laiks rokas, ir jāiet uz priekšu. Un es tagad zinu, ka vispār viss ir iespējams. Zita Lazdāna Laķe, Jānis Goldbergs, Mārtiņš Šalmis, Tautas balss.